Labdien, godāti deputāti, visi cienījamie speciālisti, klātesošie. Varam sākt novada domas sēdi, 18. marts, 15:03. Un šobrīd kvorums mums ir ļoti labs. Iztrūkst viens deputāts, Jānis Pastars, varbūt pievienosies. Vakar nekāda atbildi nedeva, pārējie paldies par atbildēm. Tā tad arī no tā viedokļa bijām gatavi arī šajā periodā joprojām noturēt domas sēdi. Tātad darba kārtība ir ar 19 jautājumiem. Un jautājumi tur, kur ir šī darba kārtība sanumurēta un lēmumu projektos, tur varbūt tie cipari dažās vietās neies kopā, bet viņi izlabosies pareizi. Būtība no tā nemainās. Un, ja nav papildinājumi pie darba kārtības, es aicinu arī apstiprināt un atbalstīt šādu veidu darba kārtību. Kas ir par? Paldies, darba kārtība apstiprināta. Pirmais, tātad maza tāda informācija par šo sēžu starplaiku. Faktiski situācija ne tikai Naukšanos, gan visā pasaulē ir stipri izmainījusies pēdējās nedēļas laikā. Un mums ir jauni izaicinājumi priekšā un sakarā ar vīrusu ienākšanu pasaulē, Latvijā. Līdz ar to katru dienu mēs saņemam jaunus norādījumus par drošības un higienas prasībām, dažādas arī video seminārus, rīt pieņemsim 2 semināri un tā tālāk. Mēs arī iekšējā pašvaldības situācijā esam un cenšamies ievērot pastiprinātas drošības pasākums, arī uzklausot gan izdotos likumus saistībā ar ārkārtas situāciju, gan arī paši cenšoties radoši būt ļoti uzmanīgi attiecībā uz šo vīrusu izplatību strauji. Un, cerēsim, ka mēs visi kopējiem spēkiem, vairāk vai mazāk, spēsim ar šo problēmu tikt galā. Līdz ar to mūsu iestādes daudzas ir aizvērtas. Savukārt pašvaldība, tā, kas sniedz pakalpojumus, veicina vai aicina iedzīvotājiem tos izmantot attālināti. Protams, laukos situācija varbūt ir no vienas puses grūtāk, no otras puses varbūt arī vieglāk, bet tā kā šeit katru dienu cenšamies ar to jautājumu strādāt, lai pēc iespējas vēlāk kāds no tuvākās teritorijas saslimtu. Līdz ar to pārējās lietas, kas šajā starplaikā ir notikušas, droši vien uz šī fona nav tik svarīgas, bet tomēr es tās pieminēšu. Tātad jāsaka, ka 5. martā Saeima sāka skatīt 2. lasījumā administratīvu teritoriālo reformu, šo likuma projektu paketi. Tur ir iesniegt ļoti daudz arī labojumi, kuri vairākos simtos, kuri tiek izskatīti vairāk dienu laikā. Ņemot vērā šo vīrusu izplatību, tad visa Saeima vienojās, kad 2. lasījumā šis likumprojekts tika atbalstīts, bet tas nenozīmē to, ka uz 3. lasījumu tur nebūs vēl izmaiņas. Jo šobrīd tiešām ir svarīgāki jautājumi Latvijā, ko lemt un ar ko cīnīties. Bet, protams, atceroties, Naukšēna un Rūjena situāciju, mēs tajā 2. lasījumā, līdzīgi arī kā Ēveles pagasts no Burtnieku novada un Trikāts pagasts no Bevernijas novada un Strenču novads ir piezīmēti pie Valmieras novada. Tad vēl tā informācijā, tātad 20. februārī mums bija ar izpildu direktoru tikšanās ar projektētāju šeit no Valmieras, lai parādītu Naukšanas stadionu, ko es arī Finanšu komitejā nedaudz informēju par to, kā uzlabot tenisītu segumu ar tādu minimālu skiču projektu. Līdz ar to tas ir jau gatavs,
ātrā tempā izgatavots un šobrīd arī tiek meklēta firma, domāts par to, lai to varētu izdarīt. Un arī iepazīstinājām ar situāciju, lai tas gan ir tādā garākā periodā, bet lai projektētājs, padomā, kā var izprojektēt šo posmu no kantora vai no Siena Okšēna kantora kultūras nama līdz stadionam Ietvi trotuāru. 21. februārī piedalījos Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē Rīgā. Tur bija informācija no satiksmes ministrijas ierēģiem par nākotnes plāniem attiecībā uz finansējumu projektiem, un arī no valsts ieņēmuma dienestu vadītāja ģenerāla direktora piedalījās un vēl citu raksturu jautājumu. Tajā reizē arī nogādāja Rīgā bāriņtiesas, gan Okšēna, gan Rujens uz obligāto vienu apmācības semināru. 26. februārī sociālu raksturu uzdevumā kopā ar sociālo darbinieku nogādājām uz Rīgas bērnu klīniku vienu mūsu ģimeni novada. 7. martā sestdienā, Balnvaras transporta uzņēmumu sieviešu kolektīvām izrādīja no Okšēna novada, pareizāk sakot, centru, un tajā skaitā muzeju, un pastāstīja par Okšēniem. Viņi bija ieplānojuši ekskursiju Okšēnos. 10. martā pensionāru organizācijas Sarmas valdes pārvēlēšanas sapulcē piedalījos, kur mazliet viņi tika izmainīts arī valdes sastāvs pēc viņu iekšējām vēlēšanām. Un arī sniedz informāciju Sarmas kopsapulcē pensionāriem par šī brīža aktualitātēm. 12. martā šajā pašā zālītē notika zemes nomas izsole. Tāda diezgan arī rets notikums ar diezgan lielu solīšanas aktivitāti vai šos gadījumus. Un 16. martā, ņemot vērā šī brīža ārkārtas situāciju, Valmieras kultūras centrā arī lielā zālē, kur cilvēki ietur 2 un vairāk metru attālumu, notika civilās aizsardzības komisijas sēde. Tā ir sēde, kurā bez pašvaldību vadītājiem piedalās arī Valmieras apkārtnes valsts iestāžu vadītāji, visi, kuri ir iekļauti civilās aizsardzības komisijas sastāvā un kuri šobrīd domā un lemj un runā par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā. Protams, ka daudz kas ir atkarīgs no valsts dažādām rezervēm, finansējumu, valsts izdotiem likumiem, bet savukārt jau valsts arī šie rīkojumi un likumi tiek varbūt izdot uzklausot arī reģionus. Es tā pieņemu, ka tā varētu būt. Bet par to es atsevišķi varu pastāstīt vairāk. Tas ir pie šīs informācijas. Tālāk mēs varam doties pie sēdes darba kārtības otrā jautājuma, kurš faktiski būtu jāziņo juriskonsultam, kurš šobrīd nav šeit. Tas ir jautājums par noteikumu par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Okšēna novada pašvaldībā apstiprināšanu. Šo jautājumu komitejās juriskonsults iepazīstināja. Starp sēdēm šis lēmuma projekts nav mainīts. Un kā mēs lēmuma projektā redzam, atbildīgais darbinieks tur ir izpilddirektors. Un vienkārši šie noteikumi ir vai šādi vai savādāki, bet ir jāpieņem katrā pašvaldībā. Ceru, ka mūsu situācijā daudz tādu gadījumu nebūs. Ja šeit nav papildinājumi no speciālistiem jautājumu, no Egīlam ir, pagaidām. Pie pirmajiem gadījumiem, ja vajadzēs kaut kāds koriģējums, tad jau arī tos izdarīsim. Par šiem noteikumiem
Es tad aicinu arī deputātus, ja nav neviens pret, tad nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Paldies. Trešais jautājums par Naukšānu novada pašvaldības ielu un autoceļu klašu noteikšanu ikdienas uzturēšanas darbiem. Vārds Ņinai Krastiņai. Vai pēc komitejām tur kaut kas mainījās? Jā, es ņēmu vērā ieteikumus un dažas korekcijas. Ieteikums, kas bija komitejās, jā? Jā. Nu jā. Vai ir jautājumi deputātiem? Cits skatījums, citi priekšlikumi? Ja nav, tad komitejās tas ir skatīts. Aicinu tad arī par šo pieņemt un nobalsot par to deputātiem. Kas ir par? Pret? Atturās. Paldies. Nākošais jautājums tātad ir par atlikušo smilts grāns un smilts krājumu atradnē ķoņi, iecirkņi ķoņkalns un tēmas ķoņu pagastā Naukšānu novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē. Ines un varbūt Kaspars jāpasaka. Ir veikts sākotnējā atlikušo krājumu aprēķins. Šo aprēķinu veids uzņēmums Sijāra Likme. Šodien nākamais ceturks mums nepieciešams ņemt tikai daudzumos, arī vērtīgāk bilancē. Tad šobrīd veicot aptauju, tika aptaujāti 4 pretendenti par cenu, kāda varētu būt smilts krantiem. Tad ir saprāstīts kopsavilkums, šādas cenas smilts krantiem €15, smiltī 95 gadi. Un kopējā vērtība, kad būtu jābūt bilancē, ir €1,929,568. Krājuma kopējās daudzums ir 1,918,800 kubikmetru. Pie tiem cipariem, jā, es arī lasot lēmumu projektu, tur gan punktā 1.1, gan punktā 1.2, tur cipars skaitlis ir droši vien pareizais, bet iekavās tur, kur ir rakstītais ar vārdiem, tur viņš ir jāprecizē abās vietās, jā. Vai Kasparam varbūt ir kā speciālistam papildinājumi pie šī lēmuma projekta, ja ir? Īsumā jā, tad Finanšu komitejā prezentēja divreiz lielākās vērtības, kāds būtu nosakāms, bet pakonsultēties ar cilvēkiem šo te iespēju izmantot krājumus, ja pārsvarā ieguldījumu krājumu, un patiesībā nekad arī droši vien neizprasa. Lai tā kā samazināts tās bilancē uzņemšanas termības, lai nācīgi nepaukstināt. Jā. Nu jā. Labi. Vēl klātesošiem varbūt papildinājumi vai jautājumi. Šīs bilances vērtības jau mēs tāpat granti šajās krājuma atradnēs jau neplānojam pārdot. Pašlaik nav plānots. Un ja arī to darītu, tad tā bilances vērtība mums būtu jāņem vērā vai nē taču? Tad būs attiecīgi, ja tiks lemts par to, ka pašvaldība izstrādā kādu daļu karjeru vai pārdošanai vai savām vērtībām kaut vai, tad jātais atvērtas pases, attiecīgi jānosaka limiti, kāds mums būtu izstrādāt to laikā. Balstoties uz šiem te dokumentiem, tad arī certificētas vērtētājs veids krājumu novērtēšanu. Lai pašvaldība neplāno reāli vērtību, nav nepieciešams tādā veidā novērtēt. Jā, paldies. Jā, līdz ar to ir izpildīts arī revidenta jau vairāk gadu garumā izteiktie norādījumi. Es piebilstu, ka šie krājumi tiek uzņemti 3.
Labi, paldies. Vai radušies jautājumi pie šī lēmuma projekta? Ja nav, tad es arī aicinu, ja nav citu priekšlikumu kā lēmuma projektā, nobalsot par šo lēmuma projektu. Kas ir par? Kas pret? Atturās? Paldies. Varat arī pie galda ieņemt vietas, kā ir ērtāk. Kāda problēma? Galīgi tur jau viena vieta brīva, pīsim, kas vai vairāk ziņos. Nākošais jautājums ir numur 5 par līdzmaksājumu koplietošanas meliorācijas objektu Rausale un Eriņi Maratas upīte atjaunošanai. Vārds ir Kasparam. Grāmatvedības dienests ir veicis aprēķinu, sadalot, cik tad sanāk publiskais finansējums šī te projekta ietvaros, cik ir pašvaldības finansējums un cik būtu nepieciešams atgūt līdzfinansējumu veidā, ieguldītas līdzekļus no zemes īpašniekiem, kuru īpašumu stāvokli uzlabo šī meliorācijas projekta realizācija. Un tad priekšlikums ir apstiprināt šo te izmaksu sadali, atbilstoši kā ministra kabineta noteikumos minēts par ieguldīto līdzekļu izmaksu sekšanu. Katrai meliorācijas sistēmai ir atsevišķi sarakstīns izveidots ar īpašumu zemes vienībām, kurās ir nosasinātās zemes platības. Un ir sareiķināts ciparu izteiksmē, cik katram būtu tas līdzmaksājums nepieciešams veikt. Un tad papildus arī, ņemot vērā, ka ir tās summas diezgan lielas vietām, tad būtu priekšlikums noteikt maksimālo līdzmaksājumu nomaksas termiņu uz 3 gadiem no nomaksas līguma noslēgšanas brīža. Un attiecīgi katram šiem zemes īpašniekam nosūtīt informatīvu paziņojumu un aicināt uz vienošanos, panākt vienošanos par konkrētiem termiņiem, kādos varētu samaksāt šo te līdzmaksājumu. Jā, par šo visu, tur tabulā jau dažiem īpašumiem ir nomainījušies īpašnieki, kamēr notiek projekta realizācija. Un ir atsevišķos gadījumos iespējams, kad būs jālem par kaut kādas nosasinātās platības maksājumu atlikšanu, kamēr netiek nodrošināts, kad tā platība, kad reāli tiek nosasināta, šķērsojot kaimiņu īpašumu, kaut kur nav īsti savienojums ar meliorācijas sistēmu. Bet pamatā šāds ir tas. Jā. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Un ko ar tiem, kas nemaksās, jo tas nav spējīgi? Civiltiesiskā kārtībā mēģināsim atgūt maksājumus. Varbūt varēs iesaistīties reāli zemes apsaimniekotāji, ja ir nomas sistēmas, varbūt kaut kādas attiecības. Vēl varbūt ir jautājumi. Ja nav jautājumi, citi priekšlikumi? Ja nē, tad aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Pret? Atturās? Paldies. Varbūt arī pēc sēdes informatīvā daļā izpildirektors kopā ar zemes speciālistu var painformēt. Šodien arī bija būvsapulcs, laikam, ja? Vai tas bija par mazādarību šodien? Bet vispār par to, kā šis projekts, kā notiek projekta īstenošana, jo firma jau strādā, ja ir interesi kādā pēc sēdes. Tā, tad 6. jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Jaunatnes tehniskais sporta centrs Eriņi. Kā jau arī komitejā skatījām, tika saņemts iesniegums no mūsu novadā esošās biedrības Jaunatnes tehniskais sporta centrs Eriņi ar lūgumu atbalstīt 2020. gada
biedru naudas samaksu Latvijas motosporta federācijā. Un arī, teiksim, spriedām, mēs jau to esam darījuši, tas būtu atbalsts vietējiem aktīvistiem, 300 eiro apmērā. Šobrīd arī, kamēr tādas iespējas ir, atbalstīt un piešķirt biedrībai šos līdzekļus. Vai kaut kādas viedokļas ir par šo mainījies kopš komitejā? Mēs jau dodam tikai pusi, otra pusi ir Rojums māca dod. Par to nav informācija. Jo arī mans, cik man atmiņa neviļ, tad arī pagājuši gadu tika prasīts 300 eiro vismaz iepriekšējā reizē. Mazāk kā 200. 200 eiro? 200 eiro. Tas jau nolaiesies. Jā. Vēl varbūt ir jautājumi. Ja nav, tad es aicinu par to arī nobalsot un apstiprināt. Kas ir par? Kas pret atturās? Paldies. Un otrs iesniegums nākošajā jautājumā bija saņemts no vietējā autosportista par pašvaldības finansējumu sporta atbalstīšanu Latvijas un Eiropas mēroga sacensībām. Lūgums bija iesnieguma 800 eiro, diskutējot finanšu komitejā. Faktiski radās priekšlikums, kurš arī ir virzīts uz domas sēdi par 300 eiro apmēru licenšu iegādēji un šos līdzekļus pārskaitīt šajā gadījumā Latvijas automobīļu federācijai. Es arī starp finanšu komiteju un domas sēdi sazinājos ar konkrētu autosportistu un informēju par to situāciju, par to šī brīža priekšlikumu un arī nedaudz pastāstīju par citiem izdevumiem sporta jomā, kas varbūt ir šobrīd ņemot vērā arī tās izmaksas, kas kaut vai attiecībā uz stadionu, kas būs lielāks nekā ieplānots gada sākumā. Autosportists saprotošs un ir priecīgs, ja pašvaldība var atbalstīt arī šādā veidā. Šeit pagājušā gada nebija iesniegums vai nebija prasīts, bet šobrīd tā. Protams, atgādināja arī, ka šādi iesniegumi ir jāraksta līdz budžetu, teiksim, izskatīšanai, ka viņas var saulēcīgi ieplānot. Un ja mēs arī, federācijai, tad tas ir oficiāli, tur arī iespējams, kad vēl ir kādi mūsu puses sportisti, līdz ar to tas atbalsts visiem. Vai šeit ir kaut kādi citas domas? Ja nē, tad es aicinu par to arī nobalsot un apstiprināt. Kas ir par? Paldies. Nākošais pēc darba kārtības ir 8. jautājums. Tur tas kārtas numurs višķiņi sāk pieglabot. Tas jautājums par nekustamā kopīpašuma, tātad Ķoņu pagasta Teriņa ciema Liepāvo dzīvokļu īpašumu domājamo daļu noteikšanu. Vārds Kasparam. Šeit tad, lai kopīpašuma īpašnieki varētu savus atsevišķos dzīvokļu īpašumus noreģistrēt kadastra reģistrā un arī zemes grāmatā, nostiprinot īpašumu tiesības, tad ir nepieciešams noteikt kopīpašumu domājamo daļas atbilstoši dzīvokļu platībām. Šeit es esmu sagatavojis tabulas veidā sadalījumā atbilstošiem dzīvokļiem, domājumām daļām un arī piesaistītās saimniecības ēkas daļu sadalījumu. Viss? Jā, par šo visu. Citi papildinājumi vai ir jautājumi pie šī? Nav, tad aicinu balsot. Kas ir par? Pret atturās, nav pieņemts. Nākošais ir par Ķoņu pagasta Teriņa ciemu Liepavoti zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, lai uzvalda. Tad viena no dzīvokļu īpašnieciem šajā kopīpašuma mājā izteikusi ir vēlēšanos reģistrēt savu dzīvokļu īpašumu. Un līdz ar to ir nepieciešams pašvaldības lēmums par to, ka nodot īpašumā bez atlīdzības
atbilstošās domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kopīpašuma. Tas ir izriet no tā, ka ir pa bajām privatizēts baja sabiedrības sev laikā dzīvokļus. Tādēļ arī ir jānodod bez atliedzības. Un attiecīgi uzdot dzīvojamo māju privatizācijas komisijai sagatavot vienošanās līgumu šo personu parakstīšanai. Okay. Papildinājumi pie šīs ziņas nav. Tad citu priekšlikumu, ja nav, tad aicinu atbalstīt, kas par pret atturās lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākošais par zemes īpašumu Naukšēm novadu Ķoņu pagasts Selgas pārdošanu. Kas par šeit uz ēkām ir noskaidrots būvs tiesiskais valdītājs, kas ir saņēmis mantojuma apliecību un līdz ar to priekšlikums apstiprināt zemes īpašumu, kas šobrīd uz pašvaldības vārdu ierakstīta zemes grāmatā, tad 2,5 hektāru platībā. Noteikti atsavināšanas cena 2600 eiro. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai. Un attiecīgi pēc pirkuma maksas saņemšanas slēgt līgumu par īpašumu pārdošanu. vai ir jautājumi? Skaidrs. Ja ir, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu, kas ir par. Jā, vienbalsīgi. Tad nākošais ir par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Ozola sadalīšanu. Šeit tad nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Ozola īpašnieks ir izteicis vēlēšanos atdalīt vienu zemes vienību 4,2 hektāru platībā no savu īpašumu, kas sastāv no 2 zemes vienībām. Priekšlikums būtu veidojot jaunu nekustamā īpašumu, piešķirt tam nosaukumu Ozola lauks. Kā arī saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, kuras ir galvenā darbība ir lauksaimniecība. Visā tā zemes gabala platībā 4,2 hektāri. Par šo visu pagaidām. Jautājumi nav. Tad aicinu arī šo nobalsot. Kas ir par? Paldies un nākošais par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Teimas zemes vienības daļas iznomāšanu. Ņemot vērā zemes vienībai Teimas blakus esošās zemes īpašnieks jau nomā 2 hektārus no pašvaldības un vēlās paplašināt šo te iznomājamo teritoriju līdz kopējai platībai 7,3 hektāru platībā. Tad ir priekšlikums izbeigt 2017. gadā noslēgto zemes nomas līgumu un slēgt jaunu zemes nomas līgumu par visu platību 7,3 hektāru iznomāšanu, nosakot, ka to drīkst izmantot tikai lauksaimniecības vajadzībām, ņemot vērā, ka tā zemes platība atrodas grāmatas atradnes teritorijā. Un noteikti kāda nomas maksa 3% apmēram no zemes kadastra vērtības plus PVN gadā. Jūs pēc komitejas bijāt vēl? Ņina, vai braukуši? Mēs pārliecinājāmies, ka tā nekas nav mainījies. Mēs jau bijām apsekojuši jau novembrī šo te zemes gabalu. Paldies. Ja ir jautājumi, nav citu priekšlikumu, tad aicinu balsot. Kas ir par? Pret, atturās, nav pieņemts. Nākošais par zemes vienības Naukšēm pagasta Mežmales daļas iznomāšanu. Šeit tad ir uz pašvaldībai piekritīgās zemes atrodas 3 garāžas ēkas dažādās eksploatācijā nodošanas stadijās. Un, ņemot vērā, ka viens no zemes nomniekiem, kam bija izbeigts lietošanas tiesības, ir miris, tad viņu vietā kāds radinieks vēlas šo te zemes nomas līgumu noslēgt ar pašvaldību. Tad priekšlikums ir iznomāt
uz 5 gadiem pēc laika. Un, noteikti nomas maksa 28 eiro plus PVN gadā. 1/3 zemes vienības platība. Par šo visu. Paldies. Radušies jautājumi, cik skatījums nav, tad aicinu balsot. Kas par šo lēmumu projektu, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais par zemes īpašumu Naukšēnu pagasta pirmsdārznieku nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tad, ņemot vērā, kad 12. martā izsole par zemes nomas tiesībām veiksmīgi noslēdzās ar rezultātu, tad priekšlikums ir apstiprināt 2020. gada 12. marta nomas tiesību izsoles rezultātu zemes vienībai kopējā platībā 3,14 hektāri pirmsdārzniekos Naukšēnos. Par nosolīto zemes nomas gada maksu 1509 eiro. Tas ir bez nodokļa. Nodoklis PVN papildus vēl nāk. Vai pie šī visa? Jā. Vai kādi ir jautājumi? Citi priekšlikumi? Jā, tad lēmuma projekts ir sagatavots. Tad es aicinu arī par to nobalsot. Kas ir par? Pret, atturās, paldies. Tad ir par pašvaldības lietojumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemi kadastrālo uzmērīšanu. Kas parādā? Tad kārtējā gada budžeta līdzekļu ietvaros, kas ir paredzēti zemes kadastrālajai uzmērīšanai, pašvaldības īpašumos, tad es esmu sagatavojis sarakstīnu ar 12 īpašumiem, kopumā 14 zemes vienībām, kurām būtu veicama zemes kadastrālā uzmērīšana, lai šos īpašumus varētu iereģistrēt zemes grāmatā vai arī, kā vienā gadījumā, zemes nomas līguma, ilgtermiņa līguma slēgšanai. Pēc komitējām nemainījās? Tas, kas komitejā tika minēts, ka tas īpašums mežmalas vēl tiek pievienots klāt pie saraksta. Pārējais, kā iepriekš bija. Tā papildināt, ja ir grāmatvedībai citiem jautājumi. Ja nav, tad aicinu arī to apstiprināt nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās. Paldies. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Naukšēnu pagasta doktorātā. Vārds Ģinai Krastiņai. Mans priekšlikums ir pagarināt nedzīvojamo telpu nomu Naukšēnu pagasta doktorātā par telpu numuru 7 un 8 uz laiku līdz 2025. gadam 31. decembrim. Masiera prakses veikšanai. Jā, lēmuma projekts redzams, komitejās izgājis. To laba lieta. Tad, ja nav radušies jautājumi, citi skatījumi aicina atbalstīt, kas par, kas pret, atturās, lēmums pieņemts. Un pirms jau pēdējie 3 jautājumi, tad nākošais ir par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldara 4 Naukšēnu pagastā izīrēšanu. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa Aldara 4 izīrēšanu uz laiku līdz 2020. gada 30. septembrim. 6 mēneši. Jā. Paldies. Ja nav citu priekšlikumu, tad aicinu atbalstīt. Kas par? Pret atturās ir nobalsots. Tad par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldara 8 Naukšēnos izīrēšanu. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa Aldara 8
pagarināšanu uz laiku līdz 2020. gada 30. septembrim. Paldies. Ja nav jautājumu, varam balsot, kas ir par. Paldies. Un pēdējais acīm redzot par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Bērzenes 6 Nokšēnos izīrēšanu. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par dzīvokļu Bērzenes 6 izīrēšanu uz laiku līdz 2020. gada 30. septembrim. Jā, ja nav citi priekšlikumi papildinājumi, arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Atturās? Lēmums pieņems. Tātad darba kārtība izskatīta, lēmumu projekti apstiprināti un pieņemti, kā lēmumi varam oficiālo sēdi slēgt. Paldies visiem! Un tagad seko informācija pirmkārt par nākamā mēneša komitejām un arī domas sēdi. Tātad nākošais ir aprīlis.